Ik viens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un nodarbošanās, ir spējīgs paveikt dažādus uzdevumus, kāds labāk, kāds sliktāk, un tas ir pieņemami. Šodien esmu izaicinājuši divas personības, lai saskatītu viņu kopīgās un atšķirīgās šķautnes, stiprās un vājās puses. Lotāna publicē ikdienišķus videoklipus sociālajā mēdījā TikTok. Viņa ir piedalījusies Latvijas televīzijas raidījumā Humpala medības un bijusi arī tā vadītāja. Turklāt viņa spēlē basketbolu un vienas vasaras laikā apmeklējas gandrīz 10 nometnes. Varis vismaz 10 gadus izpaužas mūzikā. Viņš ir rockgrupas The Tunes vokālists un rockgrupas Revolvika ģitārists. Viņš spēlē florbolu un bijis Latvijas televīzijas raidījuma Blefs vadītājs. Vienā no Blefa epizodēm abi dalībnieki jau tikušies, taču kā viņiem veiksies šoreiz? Labdien, man sauc Lotāna Korija. Čau, dārgais skatītāji! Es esmu Varis Vilciņš, es esmu multifunkcionāls mākslinieks, brīžiem mūziķis, brīžiem aktieris, brīžiem raidījuma vadītājs, brīžiem students, cilvēks, kas strādā ar publiku. Ikdienā es nodarbojos ar vidusskolu un ar draugu satikšanos. Brīvajā laikā un nebrīvajā laikā es filmēju TikToks. Un svarīgākais, kas man jāpiemina, otrdienās no 9 vakarā līdz 10:30 vakarā es arī esmu florbolists. Pirmais uzdevums. Atpazīst un nosauc ekrānā redzamo filmu vai seriālu. Labi. Tas nav... Man pat bail teikt, jo varbūt tā ir ūdens bumba ar 8 runcim. Zirgā bolī, jā, ūdens bumba ar 8 runcim. Tās kūciņas vēl joprojām ir manos vēlākajos sapņos. Ne zirgā bolī, tas, kas otrā kastītē bija. Tā nav tā intas tante, tā purotante. Bet par viņu filmu ir izveidot. Viņa varētu būt kaut kāda tā kā Gargamels, kaut kādā latviešu pakaļdernē ar maz smurfiem. Tā ir instanta. Netek. Rudolf Mantojums. Dokumentālists. Es nezinu, kāds ir pilnais nosaukums, bet es redzēju visu filmē. Šādu filmas man šeit neesmu redzējis. Izstās baisi. Šis nav Dvēseļputens. Man likās, es Dvēseļputeni esmu skatījos, šis būtu traku. Lāčplēs. Nav Lāčplēs. Lāčplēs sanāk filma. Šīs izskatās tā modernāk. Tas nav Namē Gradzens, bet tas ir kaut kas uz to pusi. Baltu ciltis vēl ir tāda filma, bet es to neesmu redzējis. Ja? Es neesmu redzējis tās filmu, bet something. Nelūgtie viesi. Tirsa un Eversons. Ļoti labs seriāls. Ļoti patika pēdējā reklāma. Es vēl neesmu noskatījies, starp citu. Es taupu, man ir seriāli, kurus es taupu, un Nelūgtie viesi ir viens no tiem. Šis pat neizskatās kā latviešu filma tādā ziņā to, ka tik tāds krāsains kadrs ļoti skaists, un tā meitene izskatās pēc tādas kalifornietes. Es nevaru minēt, kas tāds ir, bet kaut kāds neona pausers. Es neesmu to filmu redzējis, bet kādas filmas kinoteātros vecāks sapulcs ir. Tā noteikti nav tā. Nezinu, bet es šo tīņu alternatīvās, gan jau romantiskās distopijas filmu gribu redzēt. Nav neapspriests, kas tā ir, bet es labprāt tā nostītos. Mūžīgi jauni! Superīgi. Es neesmu visu laiku masākā. Mūžīgi, jā. Nopietni? Ok, nostīšos to. Vēl neesmu paspējis. Bet es varēju paminēt, jā. Ikdienā man ļoti patīk. Es gribu vairāk laika veltīt latviešu filmām, seriāliem un arī latviešu realitātes seriāliem. Kas lācītim mēderā? Pārbaudīsim, cik lielu uzmanību mūsu personības pievērstušas bioloģijas stundās. Labi mācījos līdz 9. klasē. Flezies, sneaky, miedz ar aci. Man skolā iet lieliski bioloģija. Gatavojies eksāmenam. Tehniski man vajadzētu iet ļoti labi ar šo uzdevumu, bet es pateikšu vienu. Vidusskolas programmā nevienreiz nav minēta liesa. Tāpēc, ja kāds man liek norādīt liesu, es nespēšu komentēt. Šī ir laba aplauša. Kreisā aplauša. Izkrita man sirsniņa. Tad kas par dzimumu? Sieviete. Es saku, es zinu bioloģiju, es par dzimumu varu pateikt. Es reāli starā par šito. Ak, Dievs, bet liels spiediens. Un nedrīkst nekad lielīties. Šī ir pamācība. Tu nekad nevari lielīties par lietām, ko tu neesi pārliecināts. Cilvēki tiks vienkārši apkaunos un pazemot visu priekšā. Šis ir rudiments. Aklās zarnas piedēktas. Bet pareizais vārds ir apendiks. Viņš ir elpo, es jau varu mācīties tā. Viņam tāda ķīmiska smaka, bet man patīk tā. Šī ir akna. Piepūtusies. Šis ir kuņģis. Šis ir zarnas. Šī ir niere.
Nierēm ir virsū šie dzeltenie dziedzeri, kas ir virsnieres. Šīs virsnieres izdala hormonus, kā piemēram adrenalīns. Ejam tālāk. Šī ir sirds. Un jā, te ir kreisais priekškambars, kambars, labais. Un šis ir pusmēnesis vārstuls, šis ir 2 virvārstuls, šis ir 3 virvārstuls. Vai viņš pusmēnešu vārstuļi. Un interesants fakts, sirds nav kreisajā pusē. Sirds ir pa vidu, bet tas mazais galiņš stiepjas uz kreiso pusi, tāpēc saka, sirds kreisajā pusē. Tad šīs ir plaušas. Vienai plaušai ir 2 daivas, otrai 3 daivas. Kreisajā plaušai ir 2 daivas, tāpēc, ka kreisajā pusē ir sirds. Kā normāls 21-gadīgs jaunietis, es, protams, domāju par savām aknām un plaušām, kā mēs visi. Bet jā, par liesu es sen nebiju domājis. Akna ir mega izmērā. Tā, liekam aknu iekšā. Akna ražo urīnvielu, akna ražo žulti, ko pēc tam akna iedzen iekšā 12 pirkstu zarnā, kas ir šis mazais tievās zarnas galiņš, kur ne tikai izdala žulti, kas šķer lipīdus, bet izdala arī tripsīnu, kas šķer obaltumvielas, mazliet amilāzes, kas šķer ogļhidrātus. Bet ogļhidrāti jau sāk šķelties mutē ar enzīmu amilāzi. Medicīniskā valodā es neesmu literāri spējīgs izteikties. Funkcijas, jā, šis ir mūsu pumpis. Vēl kuņģis tur jāieliek. Tas jampelīgs puncis. Stutējies, princese. Kas ir šits? Nu tā ir liesa, un es jums teicu, nevienā vidusskolas grāmatā nav uzzīmēta liesa. Es nezinu, kāpēc nemācu par liesu. Par liesu nekas nav stāstīts, un es par liesu pēc liesu man tāds svešinieks. Bet par urīnu pūles interesanti, ir tik daudz, ko var izstāstīt. Tik daudz, ko es jums var izstāstīt. Gadies man reāli visu dienu šitam. Šeit tiek filtrēts tas, ko mēs liekam iekšā šeit. Šis ir tas visiem jauniešiem, kur paliek liela daļa no tiem saltiņiem, kurus jūs izpīpējat. Ja? Nu, es beigšu runām, šeit baigi daudz. Esmu izteikusies par to ķermeni. Bet kaut kāds mācās to bioloģiju, mums tās lietas jāzina. Paldies! Laiks pierādīt arī savas praktiskās spējas. Pavērosim, kā Varis un Lotana tiks galā ar putnu būrīšu uzbūvēšanu. Man ir vislabākie disciplinārijas rīki. Man ir naglas, bez rūsas, tāpēc es dabūšu pirkstā, viss pozitīvi, nekāda hepatīta šeit. Uzaudzis daudz maz pilsētu vidē, nevis laukos, kur tā ir tā kā nepieciešamība. Esmu bijis mājturības stundās, visās gandrīz. Ja kaut kas jāsit, tad uz tu, bet ja kaut kas jādara, tad pat nav jūs, tur ir. Es bez instrukcijām pamēģināšu, jā. Matemātiskā domāšana, matemātiskā vizuālā domāšana. Es arhitekts nekad nebūšu kā redzēt. Es netaisīšu putnu būri. Vai arī es uztaisīšu savu veidu kaut kādu putnu būri. Ja man paliek pārdētaļas, tas ir ok? Bet te kaut liekas detaļas. Ja tā jumtu vēl vajag, es pilnīgi aizmirsu. Bet vai šis iet? Ir aizpild caurumu. Aizpild caurumu gan jau. Un davai. Tas galds uzņem to triecienu, tāpēc jūs labi redzēsim, kā es. Ok, man ir kaut kāda veida pamatkonstrukcijas jau sāk veidoties, bet no seriāla Office Michaels Scotts teica, ka viņš dažreiz sāka teikumu, un tad vienkārši cer, ka teikuma beigās kaut kas no tā sanāks. Volā. Un koks plīst. Kā tur bija? Dēļ plīst uz laimi? Nešpatnā nagliņa. Tas, ko es šobrīd iedomājos, un man ar jums jāpadalās. Tas, kas man ienāca prātā, ir, kad es tikko ar lielo āmuru sitot naglu viņa salocīju, ko es iemācījos, ka dažreiz dzīvē vajag sākumā paskaldīt ar mazu āmuriņu, līdz nagla ir pietiekami gatava un konstrukcija, lai turētu izmantot lielo āmuru. Ja tu sāksies nepareizajā momentā, nagla salocīsies. Pareizi. Ja arī ir kāda skramba, kāda lieka nagla, cik var sūdzēties, ja viņiem būs, kur dzīvot? Es jau arī pārdzīvojums, ka skolā mums neatļauj meitenēm iet uz kokapstrādes pulciņu. Es taisīju lielu tracu patiesībā, jo ka sportā mums arī skolā neatļauj meitenēm mums iet uz svaru zāli, kaut arī var pacelt vairāk nekā visi tie puiši. Šīs nebūs putnu būris, šī būs putnu skatuve. Tad daudz suvenīru naglas paliek. Un tad vēl šī jāiedzen. Ja nevar pa labu, tad vajag ar spēku. Laipni lūgt sveicināti Latvijas pirmajā putnu koncertu zālē. Bet ziniet, Lego arī dod ekstra gabaliņus. Dažkārt nav jāizmanto pilnīgi viss.
Paldies jums! Šis ir mans būris. Kaut kā tā. Nu, es nebiju tik tālu. Jā. Okay. Pienācis laiks fināla uzdevumam – parādīt savu atspoguļojumu pašportretā. Priekā iesākam. Kas tev visās varā pēc manis? Vai balto, protams, Zelta nav kā saulītes mēs būsim. Mēs varam pagaršot. Es cik patīk tos kurpes, es gribu Paldies zaļas kurpes. Kāda tev ir vīzija par savu pašportretu? Kā Bobs Ross teiktu, ka nav kļūda, ir tikai laimīga negatīva, vai kā tur labāk tulkojas. Sasacība? Tā kā kurš pirmais vai kurš labāk? Kurš labāk? Kurš labāk? Tad pēc kādiem principiem var vērtēt mākslu? Saka, subjektīvi nevar vērtēt, bet var. Visi vērtē. Katru diētu vērtē subjektīvi. Tas viedoklis par cilvēku, kur tienīs, tas viss ir subjektīvs. Nu, tur pats es pie visu vērtēju. Nu, tā kā, ja visi ir patiesībā šajā dzīvē subjektīvs, mums tāpat visi vērtējam. Bet kas esam mēs, lai tagad subjektīvi nevērtētu? Kam labāk kaut kas sanāk? Man īsti nav baigi labas attiecības ar portretiem, jo pēdējo reizi, kad es zīmēju portretu, tas bija 6. klasē, nē, 4. klasē. Un mūsu skolotāji mums pateica, uzzīmēt lūdzu savas mammas portretu. Ak, Dievs. Es uzzīmēju savas mammas portretu. Un man pat likās, ka viņš ir tā kā diezgan ok. Jā. Un tad es viņu aizvedu parādīt mammai, un viņa nezināja, kā reaģēt, vai viņai vajag apvainoties vai tā kā priecāties. Vot, nu paskaties! Tā esmu reāli es! Tā reāli jau esmu es, tu redzi? Tev pie matiem vajag bišķi vēl piestrādāt. Par ko tu gribēji kļūt bērnībā? Par mūziķu un aktieru. Es bērnībā gribēju kļūt par aktrisi. Par pirmā profesija bija sētniece / miskasniece. Ja man nauda nebūtu svarīga. Nē, nu tādā ziņā to, ka man nevajadzētu iztikai. Tas gan iet pie policistu. Ideālais cilvēks ir nevis cilvēks, kurš ir jauks vai kretīns vai nelabs vai slikts, bet tas, kurš ir patiesi pret sevi. Ja tu patiešām esi tāds zēlīgs vai aizkaitinošs, bet tas ir tā kā tavs natural self. Tas ir ne ideāls, bet labs cilvēks. Un ja cilvēks izliekās, ka viņš ir labs, bet viņš īstenībā nav labs, tas ir trakāk. Man liekas, ideāls cilvēks ir tas, ko tu mīli, piemēram, bērnam mamma liekas ideāli. Man draugi man liekas ideāli, tāpēc, ka viņi ir ideāli. Viņi ir tas tieši tas, ko katram tas ideāls ir. Man liekas, ir tāds ideāls cilvēks, bet tas katram ko citu nozīmē. Kādam slikšos ideāli, kādam ne, kādam vispār nav šos ideāli. Nu, tā kā, piemēram, ir divas draudzenes. Tā A draudzene bija tik neforša, tāpēc, ka tas B cilvēks iznes neglīto pusi no viņas ārā. Bet atkal tā A draudzene būtu suprīga pret C draudzeni. Un kādam būs ideāli, kādam ne. Bet svarīgi, ka tu pats sev var sadzīvot. Nu, tas ir viss. Ej, tu nost! Es tikko sapratu vienu lietu. Es sapratu, kāpēc man zemapziņa pateica, ka man vajag izmantot zaļo krāsu. Ne tikai tāpēc, ka es gribu nopirkt zaļas botas tuvākajā laikā, bet tāpēc, ka es savu bišķi redzu kā citplanētietis. Ak, Dievs, es arī taisu citplanētieti tagad. Tikai brūnu. Šitas nav citplanētiešu daguns, es nezinu, kas ir. Visvairāk, laikam, apbrīnoju tos cilvēkus, kas runā mazāk un dara vairāk, kas tiecās uz kaut kādu mērķi, efektu, uz dzīvi tiecās. Jā. Un tu pēdējā detaļa? Es šī zīmējuma procesa laikā sapratu, ka es esmu citplanētietis un ka es jau patiesībā redzu kā citplanētietis. Un caur šo māksliniecisko izpausmi es noskaidroju, ka es neesmu vienkārši esmu citplanētietis, bet es esmu zaļš citplanētietis. Man šķiet to, ka šis nozīmē, ka tu filmēsies Latvijas pirmajā kosmosa filmā. Man īsti nebija dziļa doma, kāpēc es tevi tā zīmēju. Tur kaut ko nozīmē, varbūt kādu sapņu analizatori var man pateikt komentārā, ko es nozīmē. Bet man ļoti patīk, ko es uzzīmēju. Šis nav citplanētietis vairs. Es saicu. Man tas process ir sākšu un kaut kur aizvedīs. Un šis ir Scream. Man ļoti patīk tā vējais. Man patīk tā mati. Tā kā tas ir cool. Paldies. Bet tev ir ļoti tā kā fine line tāds sakārtots. Superīgi. Līnijas ļoti skaists. Paldies, Lotāna un Vari! Jūsu pašportrets nu ir saglabāts cilvēks JPG formātā. Uz tikšanos nākamreiz! Atā!